Esmu vispār no Dundagas, bet šeit 30 gadus jau esmu Daugmalē. Darbojos visās jomās, pamatā kultūrā. Esmu strādājis ar bērniem. Pēc gada būs 50 gadi, kad pedagoģisko darbu kultūrā daru. Amatniecība patīk un dārzs patīk. Jau 40 gadus esmu Latvijas amatniecības kameras mašīnu šūšanas amata meistars. Un visus šos gadus aktīvi darbojos. Karogi. Man ir ap 60 izšūti karogi. Ir zemessardzei šūti, ir sardzes pulkam šūti, ir Nacionālās aizsardzības akadēmijai. Ļoti daudz ir skolu, kolektīvu karogi. Un pagājušajā, jau 2 gadus atpakaļ, tas bija Covid laikā vēl, kad radās tā ideja atjaunot veco līgo karogu. Un mani uzaicināja tajā komandā. Jo nav jau daudz tādi vairāk, kas šuj ar veco izšujamo, kaiminamo šuju mašīnu. Šis karogs glabājās Dziesmu svētku telpā, Rakstniecības mūzikas muzeja. Es iesaku katram doties un apskatīt, kas tur ir, jo tur ir viss no pašiem Dziesmu svētku pamatiem. Un viņu to karogu neļāva nest tomēr laukā. Tas karogs ir darināts agrāk. To darināja meistare Rudīta Grasberga. Un tas bija domāts tā, ko var nest Dziesmu svētku gājienā, kuru var estrādē likt. Cilvēku novērtējums, tas ir augstākais, kas vispār var būt. Un tas ir tāds gandarījums. Un tā ejot un darot ikdienā to savu darbu, tu nejūti, ka tu tik daudz esi padarījis. Ir jādarbojās, ir jākustās. Ļoti labi, ja esi starp jauniešiem. Tas neļauj novecot. Ir jādomā tā, kā viņi domā, nedrīkst neko uzspiest. Viss ir tikai uz priekšu. Un tas cilvēki redzēs to. Pats to neredz, bet cilvēki no malas to ierauga.